Sveiksmes, mīļais draugs! Šoreiz par numeroloģiju. Kāda nozīme un cik liela nozīme ir numeroloģijai tavā dzīvē? Vai tu iepriekš jau esi ar to saskāries, vai tas ir tev kaut kas pilnīgi jauns? Ja tas tev ir pilnīgi jauns, tad es tev palūkšu noskaidrot savu personīgo skaitli. Tas ir pilns tavs dzimšanas datums, mēnesis, gads, visus cipariņus saskaiti kopā un nopuļo līdz vienam skaitlim. Viens skaitlis tas būs no 1 līdz 9. Un tad, kad tu to esi izdarījis, mēs varam iet tālāk un skatīties, ko tad nozīmē šie skaitļi. Bet šajā video es tev iedošu vairāk informāciju par to, kādas enerģētiskās vibrācijas ir tavam skaitlim un kāda ir garīgā izaugsme. To mēs šodien paskatīsimies šai video. Ja tev sanāk cipariņš 1, tā ir līderība, radītājs. Tu esi radītājs. Kādas vibrācijas tevī valda? Tas ir neatkarība, pašpaļāvība un oriģinalitāte. Tu esi oriģināls. Un tad, lai tu ietu uz garīgo izaugsmi un sasniegtu savu augstākās garīgās vibrācijas, tad ir padoms tev. Iemācies vadīt sevi, savu darbību ar sirdi, jo tad, kad tu vadīsi sevi ar sirdi, tas nāks no mīlestības. Tu tad nepabarosi tikai savu ego, bet tu spēsi burvīgi iet uz priekšu mīlestības vadīts. Un tev ir jāiemācās un jāmācās sadarboties ar citiem. Un tā ir tā mīlestība. Ja tu esi oriģināls un tu šai pasaulē vari dot ļoti daudz ko, bet vadi un ej ar mīlestību no visas sirds. Un ja tev ir cipariņš 2, tad tu esi starpnieks, harmonizētājs. Tev ir tavas vibrācijas, ir jūtīgums, intuīcija un sadarbība. Jā, jo tu esi ļoti attīstīts savās intuīcijās. Tu pārvaldi viņas, ja tu iemācies, tu pārvaldi savu intuīciju un tu ļoti labi intuitīvi vari visu savu dzīvi vadīt. Un ne tikai vadīt savu dzīvi, bet tu vari palīdzēt arī apkārtējiem. Un lai tu iet uz savu pilnīgo garīgo izaugsmu, sasniegt augstākās garīgās izaugsmas vibrācijas, tev ir jāiemācās, mans mīļais draugs, arī pateikt nē. Jo divnieciņam patīk visiem palīdzēt, būt ar visiem, bet citreiz divnieciņš iet, lai tikai palīdzētu otram un aizmirst par sevi. Tādēļ iemācies saglabāt to savu potenciālu un pateikt arī nē, jo tad, kad tu virzīsi sevi arī uz augšu, tu spēsi palīdzēt no visas sirds, no mīlestības. Tā jau tu to dari no mīlestības. Tu palīdzēt visiem apkārtējiem vēl augstākās vibrācijās. Un jāiemācās saglabāt emocionālo līdzsvaru. Tas ir tāds bonusiņš, tad, kad mēs divnieciņi iemācāmies saglabāt līdzsvaru savām emocijām, mēs kļūstam stiprāki. Un ja tev ir skaitlis 3, tu esi radošais cilvēciņš, radošā būtne, un vibrācijas tev ir komunikācija, tev ļoti svarīga ir šī komunikācija ar apkārtējiem, runāšana, mākslinieciskums, optimists, tas ir tavas vibrācijas, ka tu esi optimists, un tas ir burvīgi. Un
Un, lai tavas garīgās izpauksmes, lai tu spētu sasniegt savas virsmotnes, tev ir jāiemācās dzīvot autentiski un patiesi, un pirmais ir priekš sevis un izpaust savas emocijas. Nevis noklusēt, lai būtu labs visiem, bet izpaust savas emocijas, kādas tev tiešām ir. Būt autentisks, tieši priekš sevis, būt tu un runāt patiesi no sirds un attīstīt savu kakla čakru. Un skaitlis 4 ir stabilizācija un strādnieks. Vibrācijas, tas ir praktiskums, disciplīna un drošības vadīšana. Drošības radīšana un drošība, ja tā ir stabilitāte. Tev ir nepieciešama stabilitāte. Un lai tu sasniegtu savas augstākās izaugsmes, garīgās izaugsmes vibrācijas, esi pārliecināts par sevi. Pirmais, strādā ar sevi un esi pārliecināts, jo to, ko tu dari, tu zini, ko darīt, kā darīt, bet esi pārliecināts, jo tad tu spēsi iziet šai krāšņā pasaulē un spēsi dot to stabilitāti arī ārpasaulē un palīdzēt cilvēkiem ar to tavu stabilitāti, jo 4 ir stabilitāte. Tu esi stabils. Tas ir burvīgi, tikai esi pārliecināts par sevi un iemācies būt elastīgs. Un skaitlis 5, tas ir piedzīvojuma skaitlis, piedzīvojuma meklētājs, un tavas vibrācijas ir brīvība, dinamiskums un pārmaiņas, lai ceļošana. Un lai tu izietu augstākajās garīgajās izaugsmēs, nepazaudē savas vibrācijas savos meklējumos. Dažbrīd arī apstājies un izbaudi savas vibrācijas, jo pieciniekam patīk visu laiku kaut ko mainīt, visu laiku virzīties, bet arī ir jāatcerās par sevi, par savām sajūtām un savu iekšējo mieru. Jā, varbūt tas ir grūti pieciniekam apstāties, jo tas ir visu laiku ir sava veida meklējumi, bet attīsti savu iekšējo disciplīnu un izbaudi savas vibrācijas. Un tad tu, mīļais draugs, sasniegsi augstus mērķus. Un skaitlis 6, tas ir harmonijas vadītājs, vibrācijas, kas tevī mīt, ir atbildība, ģimene, līdzjūtība un taisnīgums. Viss un par ģimeni, mīļajiem, tā ir mīlestības vibrācija. Un lai garīgās izpausmēs tu iet, tev ir jāatrod līdzsvars starp palīdzēšanu citiem un ar sevi, jo sešniekam ļoti patīk rūpēties par citiem, un tādēļ mīļais sešniek iemācies neuzņemt citu rūpes, citu sāpes uz sevi, jo sešniekam, diemžēl, vai par laimi, jo ne visiem tas ir dots, viņš spēja uzņemt citu rūpes ar sevi. Tādēļ, mīļais draugs, ja tu esi sešnieks, iemācies šo līdzsvaru un padomā arī par sevi. Un ik pa laikam es tev iesaku padomāt, vai tās ir tavas rūpes, vai tās ir citu rūpes. Un jā, sajūti, kas ir tavs, un sajūti, kas ir citu enerģijas, citu vibrācijas. Skaitlis 7,
tas ir garīgais meklētājs. Vibrācijas ir gudrība, analīze. Un arī dažbrīd ir tāda, kad septiņnieki vēlas palikt vientulībā. Vēlas pabūt savās vibrācijās ar sevi un izjust sevi. Un, lai ietu garīgajā izaugsmē, ir jāiemāc atvērties pasaulē un dot savas zināšanas, sniegt savas zināšanas ārpasaulē. Dalies, mīļais draugs, dalies, jo tevī ir liela gudrība, tevī ir lielas vērtības, bet ar tām tev ir jādalās ar ārpasauli, jo šīs tavas vērtības arī noder citiem. Tādēļ ej ar plūsmu pa dzīvi un dalies ar citiem. Skaitlis 8, tas ir materiālais meistars. Tavas vibrācijas ir spēks, pārpilnība un tevī ir, tu zini, kā tu vari sasniegt, kas tev ir svarīgs. Tu zini, kā sasniegt materiālās vērtības, kā pie viņām nokļūt. Un tas tev ir svarīgi, bet, lai tu izietu garīgajā izaugsmē, atceries, mīļais draugs, vienmēr. Astoņniekam ir jāsaglabā līdzsvars, balanss starp garīgo un materiālo. Jo tad, kad tu būsi līdzsvarā, tad tavs astoņnieciņš nesvērsies, atceries. 8 augšā ir garīgais, apakšā ir materiālais. Un lai tavs astoņnieciņš nesvarās, saglabā balansu, šo burvīgo līdzsvaru. Un tā ir ļoti liela un vērtīga prasme, lai tev izdotos sasniegt savu garīgo izaugsmi. Un skaitlis 9, tas ir universālais kalpotājs. Tevī ir zināšanas, tevī ir pieredze un tavas vibrācijas ir piedošana. Tev ir tās zināšanas, gudrība. Jo skaitlis 9, tas ir pēdējais skaitlis numeroloģijā. Un tas ir visu skaitļu apkopojums, un tajā mīt ļoti liels spēks. Un, lai tu izietu savās garīgajās izaugsmēs, pirmkārt, tev ir jāiemācās piedot. Tev ir jāiemācās piedot pagātnei un nenest šo pagātni līdz, bet atlaist. Paņem mācību, paņem pieredzi un atlaid. Tas, lai tu izietu savā garīgajā izaugsmē, ir atslēgas vārds – piedošana. Piedošana visam, piedošt sev, citiem un būt harmonijā ar sevi, ar atvērtu sirdi un visu darīt ar mīlestību. Piedot ar mīlestību. Jā. Tādi ir šie 9 skaitļi vibrācijas, un numeroloģija ir ļoti, ļoti plaša. Šis bija tikai tāds maziņš ieskatiņš šajās vibrācijās un garīgajā izpausmē. Bet, ja tev interesē sīkāk par kādu lietu, jo numeroloģija ir ļoti, ļoti plaša, tu vienmēr vari griezties pie manis ar jautājumiem, un cerams, ka drīz tiksimies nākamajā video, kurā sniegšu tev plašāku informāciju par citiem skaitļiem un citām vibrācijām. Un jā, tā kā tiekamies jau pavisam drīz, un ja ir tiešām kādi jautājumi, droši raksti man. Atbildēšu, cik tev spēšu.